Varbūt, ka mēs varam arī sākt. Ilz, kā jūs domājat? Tad vienkārši visam īsi gribu pateikt paldies visiem, kur šodien ir pievienojušies mūsu apmācību 3. nodarbībai. Un šodien man ir prieks jūs iepazīstināt ar uzturu speciālistu Ilzi Luteri. Un Ilze ir sagatavojusi lekciju, un kā vienmēr arī pēc lekcijas mēs aizsūtīsim arī visiem dalībniekiem arī saiti uz lekciju, kur būs ievietot YouTube. Tā kā droši jautājiet, ja savus atbildes pēc tam vēl meklēsiet, varēsiet pārskatīt ierakstu un kārtīgi iegaumēt. Paldies, es dodu vārdu Ilzei. Jā, labvakar visiem! Es varbūt mazliet iepazīstināšu ar sevi. Tā. Jā, tātad es esmu certificēts uzturu speciālists, arī maģistrs uzturzinātnē. Esmu arī dzīves stila coach. Visu mūžu esmu nodarbojusies ar dažāda veida kustību aktivitātēm un esmu palikusi pie jogas jau 17 gadus. Daudz esmu mācījusies par veselīgu gatavošanu. Esmu arī netradicionālo uzturzinātņu konsultants, jo mācījos Latvijas Universitātē ajurvēdu un Holandē mācījos makrobiotiku. Bet ikdienas mans darbiņš ir saistīts ar rehabilitācijas centru Jaunķemeri, ar Bauskas slimnīcu un ar savu privātu praksi Tukumā. Tā kā savu ikdienu es pavadu starp pacientiem un ļoti man patīk piedalīties dažādos semināros, vadīt dažādas meistarklases, kas patreiz ir tā kā apsīkušas Covid dēļ. Bet esmu atvērta dažādām sadarbībām. Tas par mani īsumā. Tagad šis mans slavenais slaids, ko es lieku vienmēr, pirms visām lekcijām, kas notiek Zoomā, tātad sagatavojiet par rokai ūdensglāzi, jo mums ir veselu stundu laiks. Jums ir laiks klausīties un jums ir laiks arī padzerties veselu stundu. Ja kādu slaidu vēlaties nofotografēt, tad, lai pa ķērienam ir telefons, kam brilles, tam brilles, kas negrib fotografēt, kas grib pierakstīt, tas sagādā pierakstu kladīti. Vārdu sakot, darbosimies. Tas, ko es šodien esmu paredzējuši, šī būs tāda ļoti praktiska lekcija ar daudz praktiskiem padomiem. Ļoti īsi sākumā pāris slaidos es pieskaršos pie uzturu nozīmes, pie šīs saslimšanas, kāpēc tas ir tik svarīgi. Un tad mēs visu atlikušo laiku iesim cauri visām 3 uzturvielu grupām, olbaltumvielas, tauki, ogļhidrāti. Nestāstīšu fizioloģiju, nestāstīšu bioķīmiju, bet stāstīšu vienkārši par produktiem, par kas ir labi, kas ir slikti, ko ar ko kombinēt, kā labāk apēst, kā vairāk apēst. Tādas tiešām ļoti praktiskas lietas. Varbūt vēl iesākumā jautājumus, ja par tēmu, tanī brīdī, kad es par to runāju, jūs varat droši arī ieslēgt kameru un pajautāt vai uzrakstīt čatā, vai arī varbūt tie jautājumi radīsies pēc tam, vai arī lekcijas noslēgumā arī atbildēšu, atstāšu kādu minūtīti, lai varētu atbildēt uz jautājumiem. Tad sākam darboties. Tātad, kāpēc uzturam ir svarīga loma pie onkoloģiskas saslimšanas? Tāpēc šeit ir jāņem vērā 2 svarīgi faktori. Viens ir pati slimības esamība un tas, kā notiks ārstēšana. Pati slimība, onkoloģiska saslimšana kā tāda, viņa ļoti ietekmē metabolismu. Līdz ar to tiek ļoti aktivizēta imūnsistēmas darbība. Slimība pati par sevi ļoti samazina organismā spēju pretoties dažādām infekcijas un vīrusu saslimšanām. Un tāpat tas ļoti bieži var būt saistīts ar dažādām gremošanas problēmām, un līdz ar to tas skar arī uzturvielu uzsūkšanos. Pats ārstēšanās process, vienalga vai tā būtu, operācija vai ķīmijterapija vai staru terapija,
Tas viss var, teiksim tā, akumulēties kopā ar sliktu dušu, ar vemšanu, ar sausu muti, ar nogurumu, bezspēku, tādiem depresīviem stāvokļiem vai ar izmainītu garšu vai ožu. Jā, varbūt es varētu palūgt izslēgt mikrofoniņus, kas vēl to nav izdarījuši. Nu, lūk, un tad, kad notiek šis te ārstēšanas process, tad visas šīs te nepatīkamās sajūtas, viņas ļoti cieši mēdz būt saistītas ar uzturu uzņemšanu, respektīvi ir daudz apgrūtinātāka ēšana. Kāpēc es nolēmu arī šo lekciju tādu tā kā vispārīgu ieskatu par uzturu produktiem veidot? Tāpēc, kad stāstīt visiem onkoloģiskiem pacientiem vienas kaut kādas rekomendācijas, tā īsti nebūtu korekti, jo uzturs tiešām vistiešākajā nozīmē ļoti cieši būs saistīts ar to atkarībā no tā, kurā vietā šis te vēzis atrodas. Vai tas būs galvā, vai tas būs gremošanas traktā, vai tas būs uz ādas vai jebkur citur. Tas ir atkarīgs arī no pašas operācijas. Vai mēs runājam par gatavošanos operācijai, varbūt cilvēks ir ļoti novājināts un viņš zina, ka viņam stāv priekšā operācija un viņam šo dažu nedēļu laikā ļoti jāpapildina savi olbaltumvielu krājumi un teiksim, jāsaņemās spēki, lai šī operācija varētu notikt adekvāti. Tad mēs varam runāt par pēcoperācijas nedēļu, kas ir tieši nedēļa pēc šīs operācijas. Tad nākošais termiņš ir mēnesi pēc operācijas. Nu, un tad jau tālāk norit atvesļošanās periods, 1. gads pēc operācijas un tā tālāk. Un viss ir atkarīgs arī no tā, kā tā ārstēšana notiksies, vai drīz pēc operācijas būs ķīmijterapija, varbūt operācija vispār nenotiek un ir jau uzreiz ķīmijterapija. Un tieši tāpatās arī par staru terapiju. Gan staru terapijas laikā, gan gatavojoties staru terapijai, gan pēc staru terapijas. Jo, kā zināms, arī pēc staru terapijas cilvēkiem mēdz būt dažādas komplikācijas pēc tam, un tās komplikācijas bieži vien arī ir tādas, kas ir saistītas ar uzturu uzņemšanu, īpaši, ja tas ir saistīts ar galvas onkoloģiju, ar kuņģa, ar barības vada, zarnu un, teiksim, urogenitālās sistēmas operācijām dažādām. Tā kā, ja redziet, jūs šeit saprotat, ka ļoti daudz dažādas situācijas var būt, ļoti daudz dažādu stāvokļi var būt. Viss ir atkarīgs arī no katra pacienta paša konkrētā veselības stāvokļa, no tā, kā viņš jūtās, un no tā arī kāds ir cilvēkam svars. Ir slikti, kad ir pārāk daudz, un ir arī tikpat slikti, kad ir pārāk maz. Un pastāv tiešām tādi ļoti pārliecinoši pierādījumi tam, kad, ja tiek novērsts svara zudums, ka tas var ļoti, teiksim, uzlabot ārstēšanās efektivitāti un līdz ar to arī ļoti uzlabot dzīves kvalitāti. Un tas citreiz cilvēki domā, ja es mazāk ēdīšu, tad es mazāk barošu arī vēža šūnu. Nu, tas tāds mazliet tā kā mīts, jo tik tiešām nav pārliecinoši pierādījumi tam, ka samazinot uzturu uzņemšanu, tas var samazināt audzēju augšanu. Bet mēs katrs varam parēķināt savu ķermeņa masas indeksu, svaru izdalot ar augumu kvadrātā, un uzzināt, kāds ir mūsu ķermeņa masas indeks. Un ja viņš ir tas cipariņš rezultātā ir lielāks par 30, tad tas jau būs liekais svars, un ja viņš būs mazāks par 18,5, tad tas būs nepietiekams svars, un ja būs mazāks, tad tie jau ir tādi diezgan nopietni malnutrīcijas riski. Onkoloģijā ir tāda problēma, es to tiešām varētu nosaukt par problēmu kā malnutrīcija, kad cilvēkam ļoti stipri samazinās muskuļu masa. Tauku masa var palikt tāda, kā viņa bija, bet muskuļu masa var samazināties. Un tās cilvēku var novest līdz guļošanas stāvoklim diezgan īsā periodā. Tāpēc no tā, cik vien var, ir jāizvairās, un atkal šeit mēs varam ļoti palīdzēt ar uzturu. Tā arī ir, ja par daudz, tad nebūs labi, un ja pārāk maz, tad arī nebūs labi. Un tātad, ejam tālāk. Tātad tagad mēs runāsim par olbaltumvielām. Visi mēs zinām, kad izšķir, varētu teikt, šī bildīte arī tā ļoti forši parāda to,
kad ir dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielas un ir augu valsts izcelsmes olbaltumvielas. Bet vispār kopumā, kad mēs par olbaltumvielām runājam, tad parasti ar to tiek domāta gaļa, zivs, jūras produkti, piena produkti, īpaši jau biezpiens, piemēram, siers, krējums vairāk tā kā pie taukiem būs pieskaitāms, bet par olbaltumu tad krējums un siers pārsvarā, vai arī Latvijā nopērkamais piena sūkalu olbaltumā tāds kokteilis, piena spēks. Olas, pākšaugi, sēnes, lai gan arī viņās ir ļoti maz olbaltums, bet viņš ir toties ļoti vērtīgs un viņš ir kombinācijā ar šķiedrvielām. Tāpēc es viņu vienmēr pieminu pie olbaltumvielas saturošiem produktiem. Arī rieksti un sēklas, un lai gan parasti pie olbaltumvielām es graudaugus tā kā neminu, bet šoreiz viņas es esmu šeit ielikusi, jo ir atsevišķi daži graudaugi, kuros olbaltumvielas ir ļoti daudz. Tagad paskatīsimies par dzīvnieku valsts olbaltumvielām. Es te esmu klāt pielikusi cipariņus, un tas tādai vienkārši vispārējai sapratnei par to, cik tur apmēram, es bieži vien lekcijās cilvēkiem jautāju, jūs stādaties priekšā, cik olbaltums ir 100 gramos jēlas gaļas, piemēram. Un tad cilvēki parasti rausta plecus, un cits saka tā, 100 gramos gaļas ir 100 gramu olbaltumvielas, ja? Bet tā gluži nebūs patiesība. Reku šeit mēs varam redzēt, ka, piemēram, 100 gramos vistas krūtiņas būs apmēram 20 grami olbaltumvielas. Vienmēr visas olbaltumvielas tiek skatītas uz 100 gramiem. Tātad, ja šeit runa par gaļu, vai par zivi, vai par jūras produktiem, tad jēls produkts tas ir. Piemēram, jūs nogriežat 100 gramīgu gaļas gabaliņu šķēlīti, tas apmēram sanāk šādu izmēra šķēlīti, ja? Un jūs zinat, kad viņā ir 20 grami olbaltums. Un jūs šo te šķēlīti uzliekat uz pannas, vai ieliekat katlā, vai ieliekat cepeškrāsnī, un viņu pagatavojat. Un tad uz šķīvi jums nonāk apmēram 70-75 grami šī te gaļa. Un tad rodās jautājums, cik tad ir olbaltums tagad tajos 70 gramos gaļas? Ja jūs būtu dzīva auditorija, te es jums uz sitienu šo jautājumu uzdotu, bet tagad man nāksies atbildēt pašai. Tātad 75 gramos pagatavotas gaļas būs 21 grams olbaltums. Tātad tikpat, cik jēlā gaļā 100 gramos, ja? Un tas attiecās arī uz zivi un arī uz visiem jēlajiem produktiem. Lūk, te var redzēt, ka, piemēram, 100 gramos olas ir 13 gramu olbaltums. Tātad, bet katras olas svars ir apmēram 50 grami. Tātad 2 olās būs 13 grami olbaltums. Vai arī 10 paipalu oliņās būs 13 grami olbaltums. Biezpiens, siers apmēram ap tiem 20 arī būs, piena spēks 100 gramos būs 9 grami olbaltumvielas. Tā, šis par dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielām. Tagad augu izcelsmes olbaltumvielas. Pie tām parasti pieskaita pākšaugus, un es šeit jau minēju tos graudaugus. Un redziet, šeit pie graudaugiem es esmu ierakstījusi, ka, piemēram, kvieši un auzas satur tikai 10 gramus olbaltumvielas, bet kvinoja ir olbaltumvielām visbagātākais graudaugs, un viņā ir 23 grami olbaltumvielas. Ja skatāmies, ka pākšaugos, piemēram, pupiņās ir arī 21, tad kvinojā ir, varētu teikt, tikpat, cik pupiņās. Bet atšķirība ir arī dažādās pupiņās. 33 grami ir sojas pupās, bet sojas pupas mēdz būt 2 veidu sojas pupas. Ir tās sausās sojas pupas, ko mēs mērcējam, beram katlā un vāram, un ir tās saucamās edamames sojas pupiņas. Tā ir sojas pupiņa, kas tiek novākta dārzeņu gatavības stadijā, kad viņa ir vēl zaļā, koši zaļā krāsā, mīksta, līdzīgi zaļajiem zirnītim. Viņas mēs varam nopirkt tikai un vienīgi saldētā veidā, jo viņas izkaltēt nav iespējams. Tieši tāpat kā zaļos zirnīši īsti izkaltēt nebūs iespējams.
Bet šajās edamāmes pupiņās olbaltumvielas nebūs tik daudz, cik tajās sausajās, tur būs apmēram ap 20 gramiem. Nu, redziet, tātad tik daudz dažādas atšķirības dažādos produktos attiecībā uz olbaltumvielu daudzumu tajos. Šeit es apskatījusies esmu arī uz dažādiem riekstiem. Nu, olbaltumvielām visbagātākais rieksts ir zemes rieksti. Kaut gan zemes rieksti patiesībā varētu pat pilnīgi mierīgi pieskaitīt pie pākšaugiem, jo viņš tā kā botāniski skaitās kā pupiņa. Nākamais aiz zemes riekstiem ir mandeles olbaltuma ziņā. Un, ko es vēl gribu piebilst, ne tikai olbaltums raksturo šo te dažādus riekstus, bet arī tās īpatnējās dažādas sastāvdaļas, kas ir dažādos riekstos. Nu, piemēram, mandeles ir ļoti bagātas ar omega-3 augstskābēm. Lazdu riekstos būs ļoti daudz B grupas vitamīni. Valrieksti arī būs bagāti ar omega-3 augstskābēm. Šeit es neesmu ierakstījusi, piemēram, ciedru riekstus, bet ciedru rieksti ir taukiem visbagātākie rieksti tieši, un viņos ir tādas vielas, kas palīdz samazināt apetīti, piemēram. Tālāk sēkliņas, liņsēklas. Liņsēklās būs visvairāk olbaltums, tad nākamās rindās stāv saulespuķu sēkliņas, un pēc tam sezams sēkliņas, pēc tam vispārējās. Nu, lūk, tā kā šeit mēs varam iepazīties ar olbaltumvielu daudzumu produktos. Ja mēs runājam vispār par olbaltumvielām, tad jūs varētu iztēloties tādu pērļu krelli, nu, ko liek uz kakliem, un šī te pērļas virtene, viņas sastāv no mazām bumbiņām, no mazām pērlītēm. Katra tā viena mazā bumbiņa, mazā pērlīte ir aminoskābīte. Un, lai varētu teikt, ka olbaltums ir pilnvērtīgs, tad tajā pērļu virtenē ir jābūt visām neaizvietojamām aminoskābēm, tad kopā 24. Parasti ir tā, ka cilvēks ar uzturu 8 no šīm aminoskābēm var uzņemt tikai apēdot. Visas pārējās mums organismā veidosies pašas no sevis, bet šīs te 8 neaizvietojamās ir jāieliek mutē un jāapēd. Citādāk mēs pie viņām tikt nevaram. Bet ir daži produkti, kuri jau savā būtībā satur visas neaizvietojamās aminoskābes. Un, kā jūs redzat, tādi produkti nemaz nav tik daudz. Tāda ir ola, kas satur visas aminoskābes, tāds ir piena sūkalu olbaltums, šis te piena spēks, tāda ir soja, kas satur visas neaizvietojamās aminoskābes, kaņepes, un arī spirulīna satur visas šīs te aminoskābes. Tad šeit ir 100% pilnvērtīgs olbaltuma avots. Visos pārējos produktos ir tā, ka kaut kas var trūkt, kaut kas ir pa daudz, kaut kas ir mazāk nekā vajadzētu. Un tāpēc ļoti svarīgi ir, gatavojot ēdienu un ēdot, sakombinēt kopā augu un dzīvnieku olbaltumvielas vai tikai augu olbaltumvielas savā starpā, lai mēs rezultātā apēstu pilnvērtīgu olbaltumu. Nu, šeit var redzēt, piemēram, ar ko var kombinēt piena produktus, lai mēs tiktu pie pilnvērtīgu olbaltumu. Piena produkts plus olas, piemēram. Piena produkts plus kartupeļi. Nu, tāds vienkārši piemērs, piemēram, kartupeļi ar biespienu, ja? Vai, piemēram, auzu pārslu putra brokastīs vārīta pienā. Jo atkal, tad, kad graudus savieno ar piena produktiem, mēs iegūstam pilnvērtīgu olbaltumvielu. Riekstus kombinēt var arī ar piena produktiem. Zivi gaļu var kombinēt ar graudaugiem. Tieši tāpat pākšaugus var kombinēt ar graudaugiem, un mēs arī iegūsim pilnvērtīgu olbaltumvielu. Šeit ir principā gandrīz tas pats, tikai uzrakstīts tādā, nu, varbūt kādam saprotamākā veidā. Principā jau tas pats, ko es izstāstīju, bet nu, vienkārši tekstā uzrakstīts. Piemēram, ja mēs paskatāmies uz aminoskābēm, tad tāds ļoti interesants salikums pilnvērtīgam olbaltumvielam ir prosa plus gaļa. Rīsi plus zivs jau nevienu vairāk neizbrīna, tas jau liekas tā kā pats par sevi saprotams, vai ne, ēst rīsus ar zivi. Bet nu prosa ar gaļu varbūt būs tāda mazlietiņa īpatnējāka, teiksim, īpatnējāks salikums. Un es no sirds jums tiešām iesaku neaizmirst par prosu, jo prosa
ir mūsu klimatam ļoti piemērots graudaugs, un viņš ir viens no tiem graudaugiem, kurš ir ļoti bagāts ar kalciju un ar dzelzi. No visiem graudaugiem principā visbagātākais ar šīm te divām uzturvielām. Nu, lūk. Tātad jautājums par to, cik tad daudz viņš ēd. Nu, šeit zinātniekiem vēl īsti tāda vienota viedokļa nav, jo situācijas un stāvokļi cilvēkiem mēdz būt ļoti dažādi, bet apmēram tā vidēji skatoties 1 līdz 2 grami uz katru svara kilogramu. Tātad, piemēram, 60 kg svarā cilvēks, viņam jāpēc 60 grami olbaltums dienā. Nu, vai apmēram, paņemsim vēl pusīti klāt, 80 grami olbaltums dienā. Principā tas īpaši attiecās tiešām uz onkoloģiskiem pacientiem, kad olbaltumvielām vajadzētu būt katrā ēdienreizē. Rokastīs, pusdienās un vakariņās. Uz šķīvi jābūt kaut kam no olbaltumvielu produktiem. Cilvēka organisms vienā ēdienreizē ir spējīgs pārstrādāt, ja tikt galā apmēram ar 20 līdz 40 gramiem olbaltumvielu. Tātad tas ir piemēram 140 grami gaļa vai zivs, un es parasti, lai vienkāršāk būtu saprast, es tiešām tā arī rādu. Tik, cik jūs katrs varat uzlikt šeit uz savas dēlnes, uz šīs dēlnes rajona, tad tas ir tas ieteicamais olbaltuma daudzums katram konkrētam cilvēkam. Un tad tur īpaši nekas daudz nav jārēķina un jāiedziļinājās tajos ciparos un niansēs. Ļoti vienkārši aprēķināt. Parunāsim par gaļu. Tātad, te arī tiek šķēpi lausti visādi, bet principā katru dienu tomēr gaļu uzturā neiesaka lietot, un arvien vairāk parādās tādi ieteikumi. Bet dažas reizes nedēļā, teiksim, akcentu likt uz balto gaļu, tas būtu vista, tītars, paipala un trusis. Mazliet retāk, ja varētu teikt tā, ne vairāk kā 350 grami pagatavotā veidā nedēļā. Un ja es saku 350 grami pagatavotā veidā, tas nozīmē, ka jēlā veidā tas būs apmēram, gandrīz 500 grami. Nedēļā tātad lieto sarkano gaļu, kas ir cūka, lielops, aita, teļš un kaza. Pārtiecībā uz meža gaļu un subproduktiem tādu pagaidām trūks tādu pārliecinošu pierādījumu, vai tas ir slikti, vai tas ir labi. Pagaidām neviens nesaka, ka tas ir slikti, un pagaidām neviens nesaka, ka tas ir super labi. Kaut gan es, piemēram, aknu esmu ieskaitījusi superproduktu fondā, tā sakot, līdz tam mēs arī nonāksim. Nu, lūk, un jā, attiecībā uz sarkano gaļu Pasaules veselības organizācija ir tiešām tā arī pateikusi, ka, ja cilvēks ēd katru dienu gaļu, tad tas palielina risku saslimt ar zarnu vēzi par 18%. Jo šajā sarkanajā gaļā ir tādas kancerogēnas vielas kā nitrozīnamīni, arī tā dzels, kas ir gaļā, un hemomioglobulīns. Un tieši tāpat arī, piemēram, cepot uz atklātas liesmas vai lielā karstumā, un grills tas visbiežāk ir, arī gaļā rodās kancerogēni degšanas produkti. Un tāpat šī sarkanā gaļa pati pa sevi, viņa palielina mūsu ķermenī trimetilamīna līmeni. Un šis trimetilamīns, viņš ir ļoti saistīts ar sirds asinsvadu slimību risku. Un par to pēdējā laikā par to ļoti daudz gari un plaši sāk runāt arvien biežāk arī kardiologi. Visu laiku par sarkano gaļu runāja tieši tā kā no onkoloģijas puses skatoties, ka vajadzētu samazināt, bet tagad par to sāk runāt arī kardiologi dēļ šī trimetilamīna. Nu, lūk, ko nevajadzētu lietot vispār vai lietot ļoti reti. Tas ir rūpnieciski ražotas desas, cīstiņi, sardeles, dažādi kūpinājumi, rūpnieciski ražotie konservi, bet noteikti un vienmēr jālasa sastāvu. Tam ir jābūt kā tādam, teiksim, tādam ieradumam. Vienmēr, kad jums roka pastiepjās veikalā pēc kāda produkta, ko likt groziņā, tiešām ir jālasa sastāvs.
Un parasti visbiežāk cilvēki atrunājās ar briļu trūkumu, ar rokas pa īsu, acis par mazu un kāda tik visādas problēmas nav. Bet, ja tu cilvēks ej uz veikalu mērķiecīgi iepirkties, tad padomā, lai tev būtu līdzi visi attiecīgi aksesuāri, piederumi, lai to sastāvu varētu salasīt, kas tur rakstīts ir, ja? Un, protams, vajadzētu, ja mēs par gaļas produktiem konkrēti runājam, tad vajadzētu izvairīties no garšas pastiprinātājiem, no nitrītiem un dažādiem citādiem konservantiem, kas slēpjās zem cipara 200 un kaut kas. Tātad, atvainojos, no 200 līdz 300 tie būs lielākoties dažādi konservanti. Kā vislabāk pagatavot gaļu? Tas ir zināms, ka vārīta gaļa vai zivs labāk uzsūksies mums ķermenī nekā cepta gaļa. Ja mēs iepriekš to gaļu būsim sasmalcinājuši, mazos gabaliņos sagriezuši vai, teiksim, samaluši kā balto gaļu, arī tāda gaļa labāk uzsūksies un labāk sagramosies. Ir jārēķinās ar to, ka viena tāda olbaltumviela kā albumīns, viņa ļoti labi šķīst ūdenī un dažādos sāļos. Tāpēc, tad, kad tas produkts jau ir sasmalcinās, tad viņu nevajadzētu vairāk bāzt ūdenī un mēģināt kaut ko no viņa tur nomazgāt. Ja? Tāpēc arī nevajadzētu turēt ūdenī. Citreiz cilvēki stāsta, ka, lai neapkalst, pārlej ar ūdeni, ja paredzētu gatavošanu pēc pāris stundām, ja? Bet tomēr tā darīt nevajadzētu. Mēs zaudējam tādā veidā ļoti derīgās olbaltumvielas. Un, lai tās olbaltumvielas pēc iespējas labāk uzglabātos šajā gaļā, tad viņas ir jāliek iekšā vārošā ūdenī. Tāpēc, kad ieliekot vārošā ūdenī, ja tā var izteikties, tad olbaltumviela tiek aizvākots. Un tā gaļiņā, teiksim, neizdala vairāk tās dažādas uzturvielas ūdenī iekšā. Bet pārāk ilgi nevajag aizrauties ne ar vārīšanu, ne ar cepšanu, jo, protams, jo ilgāk mēs uzturam šo termisko apstrādi, jo vairāk varības vielu zudumu tur būs. Runājot par zivīm, tas ir visiem zināms, ka zivs tauki sevī ļoti uzkrāja dažādas veselībai nevēlamas vielas, ko var atrast, teiksim, jūrās, okeānos, smagos metālus, dzīvsudrabi, jo jūras un ūdeņi ļoti piesārņoti, un tas viss uzkrājās zivju taukos. Un tāpēc, jo lielāka zivs, jo ilgāku laiku viņa ir dzīvojusi, jo vairāk viņas taukos tiek uzkrātas šīs te veselībai nevēlamās vielas. Tāpēc būtu labāk, ja biežāk tiktu ēstas pēc izmēra mazākas zivtiņas. Un arī tad, kad veikalos pārdod lašus uz atlaidēm, nevajag pirkt visu to lielāko, vismilzīgāko, tad labāk nopirkt divus mazākus nekā vienu lielu. Nevajag aizmirst par reņģēm, par stiļķēm, par skumbriju. Piemēram, tās ir visas treknās zivs, ko es nosaucu, bet tikpat labi arī liesās zivs, īpaši kādam varbūt novājinātākam pacientam, kam olbaltums ir ļoti svarīgs. Viņam derēs arī, piemēram, pikša vai paelja vai saida vai mūsu pašu arī saldūdens zivis. Kaut gan saldūdens zivīs omegas 3 nebūs tik lielā daudzumā kā salsūdens zivīs. Bet, protams, olbaltuma ziņā viņas būs ļoti noderīgas. Un arī tieši tāpat kā par gaļu, lasām sastāvu. Tā, runājot par piena produktiem, tad šeit arī nav tādas vienotas rekomendācijas, vai visiem ēst, vai visiem neēst, un ko tagad darīt, jo parasti tās problēmas, parasti piena produkti var izraisīt problēmas cilvēkiem vai nu dēļ piena cukura, vai nu dēļ piena olbaltumvielām. Un olbaltumvielas ir kazeīns, dažādi globulīni. Un arī no hormoniem, kas piena produktos atrodas dabiskā veidā, jau tad, kad no gotu izslauc, tad šajā gotiņā ir šie te dabiskie hormoni, kas ir paredzēti, lai teliņš varētu izaugt liels. Es nerunāju par hormoniem kaut kādiem, kas tur varētu būt pievienot. Neviens mūsdienās nekur piena produktiem nekāds hormons papildus klāt nepievienot. Lūk, un tas ir ļoti individuāli. Ir cilvēki, kas nepanes šos te piena cukurus vai nepanes šos te piena olbaltumus, un tad viņi arī attiecīgi tad uz tiem reaģē.
vai ar vēderpūšanos, vai ar kaut kādām kairinātu zarnu sindromu, vai ar kuņģa problēmām, vai vēdera izejas traucējumiem, vai ādas problēmām, piemēram, akne uz sejas var parādīties. Un tad vienkārši katram ir jāizdara tā sava izvēle, jāsaprot, vai tiešām piena produkti viņam rada šīs te problēmas, vai tur tas tomēr saistība ar piena produktiem nebūs. Nu tā, tas bija par olbaltumvielām. Tagad par tauciņiem parunāsim. Tā, par olbaltumvielām jautājums čatā neviens nav. Ja vēl ir, tad varat kaut ko pajautāt. Bet ja ne, tad ejam tālāk par taukiem. Tātad pirmais slaids, ko es esmu ielikusi par super labajiem taukiem, kas mums ir jēga. Es jau gribētu teikt gandrīz vai katru dienu, bet jo tāpēc, ka tie labie tauki un pārsvarā tās ir mononepiesātinātās taukskābes, omega-3, omega-9, jo katrs šūnas apvalciņš, kas ir šūniņai riņķī, viņš sastāv no šīm te taukskābēm, un mums katru dienu ir jārūpējās, lai šis te šūnas apvalciņš būtu pēc iespējas labākā stāvoklī, jo viņš veic ļoti nozīmīgu darbu mūsu organismā, viņš laiž vielas šūnā iekšā un pa otrām durvīm laiž viņas ārā. Un, lai tur kaut kādas šaizes nenotiktu, tad apaltam ir jāstrādā, tā teikt, ļoti labi. Par cik smadzenes lielākoties mums arī sastāv no taukiem, tāpēc bez taukiem uzturā nekādīgi. Arī hormoniem ir vajadzīgi tauki, jo, piemēram, ir daži hormoni vai dažas hormonu grupas, kas veidojās tieši no piesātinātajiem taukiem. Un tāpēc arī, piemēram, jaunām meitenēm, es to kā piemēru tagad stāstu, kad viņas, teiksim, ļoti seko līdz savam svaram un ļoti maz ēd, vai man jau gribētos teikt, gandrīz vai neēd vispār, un katrā ziņā no taukiem ļoti, ļoti izvairās, tad viņām pirmais, kas pazūd, tas ir beidzās cikls. Tāpēc šeit arī parādās tā saistība taukiem ar hormoniem. Ir daži vitamīni, tā saucamā KEDA, K, E, D un A vitamīni, kas ir taukoši šķīstoši vitamīni, un lai viņi mums organismā normāli varētu uzsūkties, ir vajadzīgi atkal tauki. Ir zināms, ka pareizie tauki, labie tauki samazina iekaisumu, samazina asinsreci, uzlabo asinsvadu elastību, normalizē arī holesterīnu un pasargā no sirds asinsvadu slimībām un arī no onkoloģijas. Un tas viss, kas te ir uzzīmēts, par to es arī runāju. Tā ir olīveļa, tie ir rieksti, tās ir zivis, tās ir kaņepjes, ne tikai šis te kaņepju proteīns, bet kaņepju sēkliņas arī, lobītas vai nelobītas, tas ir avokādo un tās ir liņsēklas. Kaut kam no šī ir obligāti jābūt ikdienas ēdienkartē. Te jau pilnīgi mierīgi varētu būt pat kaut kādi 2 produkti no šīs te grupas, ko iekļaut katru dienu savā ēdienkartē. Parunāsim par eļļu karalieni, un tā, protams, ir olīveļļa. Viņā ir ļoti daudz E-vitamīns un vairāk kā citās eļļās. Ļoti daudz dažādi antioksidanti, fitoestrogēni, vielas, kas samazina holesterīna līmeni asinīs, vielas, kas nostiprina asinsvadu sieniņas un padara tās elastīgākas. Šī te omega-3, tā ir tā visnozīmīgākā taukskābe sirds asinsvadu veselībai. Es parasti saku tā, ka visi kardiologi ir samīlējušies omega-9. Tā ir olīveļas un avokādo galvenā taukskābe. Tāpēc avokādo un olīveļas, cik vien bieži var, tik bieži arī jāiekļauj savā uzturā. Lūk, un šī te olīveļa, viņa arī mazāk oksidējās, jo viņās ir šis te E-vitamīns, kas pasargā to eļļu no oksidēšanos. Un tas, kas ir jau tā kā zinātniski pierādīts, kad koronārās sirds slimību riski samazinās, ja mēs aizvietojam dzīvnieku taukus ar šīm te mononepiesātinātajām taukskābēm, par ko es runāju. Tātad viņas paaugstina labo holesterīnu, samazina slikto holesterīnu, samazina triglicerīdus, samazina asinsspiedienu, viņām piemīt pretiekaisuma īpašības, antitrombotiskas īpašības, viņas uzlabo zarnu traktu darbību, aizsargā arī kuņģeļotādu un uzlabo arī žultspūša darbību. Lūk, cik daudz dažādi pozitīvi efekti,
ir šai te olīveļai. Tāpēc mājās vienmēr ir jābūt labai kvalitatīvai olīveļai. Un kas būs laba un kvalitatīva, tā būs ekstra virģina, nerafinēta, nefiltrēta olīveļa. Viņa var būt, pareizāk sakot, viņa var būt vai nu filtrēta vai nefiltrēta, bet vērtīgāka būs nefiltrēta, tāda, kurai paskatoties pret gaismu caur tumšiem stiklam, var redzēt mazliet arī duļķīt iekšā. Tātad tas nav nekas slikts, tas tikai nozīmē to, ka šī te eļļa nav filtrēta. Un šādu olīveļu var izmantot gan cepšanai, gan salātiem, gan visādi citādi pie termiskām apstrādēm. Vienīgi nevajadzētu likt grādus augstāks par 200 grādiem, kaut gan olīveļa viņai dūmošanas funkcija ir 220 grādi. Tad, kad viņi sāk uz pannas dūmot, ja jūs tur, es nezinu, dedzināt kotletes, gaļu vai es nezinu, ko tur vēl var darīt, ja tur sāk zili dūmi iet pa gaisu un tā sāk jau palikt no tiem dūmiem kaklā rūgtums, protams, ka tādai olīveļai jau būs kancerogēnas īpašības. Bet ja mums ir laba panna, sasildīt olīveļas panniņas, un ja mēs tur liekam virsū produktu un adekvāti viņu izcepam, tad pilnīgi mierīgi šo eļļu var izmantot arī. Mums padomju laikā visiem bija iestāstīts, kad mājās jābūt 2 eļļām, viena cepšanai, viena salātiem, viena rafinētā, viena nerafinētā. Mūsdienās es parasti saku, veikalā mājās rafinētai eļļai vispār nevajadzētu būt, jo viņā nekā vērtīga vairāk nav. Un mans uzskats ir tāds, ka katrs kumos, ko mēs liekam mutē, viņam ir jābūt ar kaut kādu pievienoto vērtību. Bet, kas attiecās uz olīveļām, tad izvairieties no tādām olīveļām, kur ir uz pudeles rakstīts virsū pomance vai sansa. Šeit ir piemēri ielikti. Tās ir ļoti sliktas kvalitātes eļļas, un tādus es nenovēlu nevienam cilvēkam tādas lietot uzturā. Pa citām dažām eļļiņām, piemēram, melno ķimeņa eļļa ļoti vērtīga, ļoti izteiktām baktericīdām un antiseptiskām iedarbībām, arī pretaudzēja iedarbība viņai ir. Aptiekā ir nopērkams arī tādas mežrozīšanas milšēkšķa eļļas. Viņas parasti ir atjauktas kādā citā eļļā, jo viņas pašas par sevi ir ļoti dārgas. Bet tas arī ir tāds polivitamīnu tāds superavots. Reku šeit ir tāds, es jau minēju par cieduru riekstiņiem, cieduru riekstiņu eļļiņā, šis te L-arginīns, viņš ļoti brīnišķīgi samazina apetīti. Linsēklu eļļu mēs jau visi zinām, kāpēc mēs viņu lietojam, dēļ šīm omegām 3. Un vērtīga ir arī ķirbju sēklu eļļa un sezamu sēklu eļļa, īpaši vīriešiem. Ķirbju sēklu eļļa ir ļoti vērtīga, jo viņa, teiksim, uzlabo ļoti prostatas veselību. Parasti ķirbju sēklu eļļu arī sauc par vīriešu eļļu. Tad ir tādi arī ļoti sliktie tauki, un tie ir transtauki. Latvijā likumdošana ir pateikusi, ka produktā nedrīkstētu būt vairāk kā 2 grami šie transtauki, bet pirms pāris gadiem, kamēr vēl Latvijas valdība nebija tādu lēmumu pieņēmusi, tad, piemēram, krējumā vai krējuma izstrādājumā bija 12 grami atrodam šie transtauki. Tagad viņiem tur vairāk nevajadzētu būt. Vai viņi tur ir? Es nezinu. Bet šie tauki rada daudzus riskus mūsu veselībā, veicina sklerozi. Teiksim, ir vērā ņemam pierādījumu arī tam, ka tas var veicināt audzēju un cukurdijabēta attīstību, sirds asinsvadu slimību, liekais svars, nervu sistēmas traucējumi, ietekmē dažādas enzīmu funkcijas un traucē uzsūkties šiem te vērtīgajiem taukiem, kas ir omega-3 un omega-6. Tātad nepērkam sāļās uzkodas, krekerus, sālītus riekstiņus, visādas gaļas uzkodas, ceptus, panētus, frī, ceptus vistus spārniņus, kur vēl glazētus kaut kādās tur cukura vai medus marinādēs. Noteikti nē. Tātad visus tos produktus, kas ir ilgstoši karsēti vai augstās temperatūrās karsēti vai atkārtoti karsēti, nepiesāt no to tauku eļļā, tādiem nevajadzētu nonākt jūsu mutē. Un tas, kas ir rūpniecīgi ražots, vai, piemēram, par tiem ceptajiem kartupeļiem lielveikala kulinārijas nodaļā, es nezinu, vai mēs varam būt pārliecināti, ka tā eļļa nav atkārtot karsēta un vispār kas tā par eļļu, kurā tas tiek cepts. Tā kā ļoti jāuzmanās no šiem te transtaukiem. Uz iepakojumiem viņi slēpjās aiz dažādiem nosaukumiem. Tur var būt uzrakstīts daļēji hidrogenizēti tauki, vai augu tauki, vai margarīns, vai cietināti tauki, bet būtībā runa iet par šiem te transtaukiem.
Šī tabuliņa ir ļoti vērtīga, un te mēs varam, teiksim, saprast, cik veselīgu šo te produktu mēs grasamies pirkt. Šeit ir tauki uz 100 gramiem produkta. Tātad šī te pirmā strīpiņa būs attiecībā uz kopējiem taukiem, un tā otra strīpiņa būs attiecībā uz piesātinātajiem taukiem. Un šo var nofotografēt vai pārrakstīt vai ņemt vērā vienkārši un saprast, kad var vienkārši iegaumēt, kad vidēji tas būs vienmēr apmēram kopīgie tauki no 3 līdz 20. Nu, tas būs tā normāli. Ja mēs pērkam sieru, kurā tauki ir vairāk kā 20 grami, tad tas jau skaitās treknes sieras. Nu, tādu. Tālāk, par ogļhidrātiem. Ja tad, kad iet runa par ogļhidrātiem, tad mēs parasti runājam, tas viss attiecās uz cukuriem, uz cieti, tātad uz cietes saturošiem produktiem. Visvairāk šeit iet runa tieši par graudaugiem un par šķiedrvielām. Un ogļhidrātus izšķir tādās divās kategorijās. Ir ātri ogļhidrāti, kas ļoti ātri asinīs uzsūcās, ļoti ātri paaugstina cukuru līmeni, tad aizkuņa dziedzers sāk intensīvi ražot insulīnu, jo insulīna galvenais uzdevums ir samazināt cukuru asinīs. Un tāpēc šie ir diezgan nevēlami produkti lietošanai ikdienā, jo viņi ietekmē ļoti glikozes vielmaiņu, un ja viņus neslēdz no ēdienkartes ārā, tad var iedzīvoties diezgan lielās nepatikšanās, insulīna rezistencā, preddiabētā vai diabētā. Tāpēc cukurus, medus, saldumi, dažādi saldi augļi, rafinēti milti, kartupeļu biezputra, konditorei, baltmaize. Tie ir tie produkti, ko nevajadzētu lietot katru dienu. Biežāk mēs varam atļauties ēst šos te lēnos ar lēno glikēmisko indeksu, un tie ir visi tie graudi, no kuriem nav atdalīta šķiedriņa, jeb apvalciņš, tie veseli graudi. Vai tās būtu pārslas, vai grūbas, vai putraini, vai pilngraudu maize, vai kartupeļi, vai dārzeņi. Par augļiem es vēlāk pastāstīšu. Nu, var sakot, akcents jāliek uz pilngraudu maizi, pilngraudu makaroniem, piemēram. Tagad mazliet par dārzeņiem. Tātad, jo krāsaināk, jo bagātāk, jo biežāk krāsas mainīsies jūsu šķīvī, jo labāk un jo veselīgāk. Šie te krāsainie dārzeņi, viņi būs tie, kas būs atbildīgie par oksidatīvo stresu mūsu ķermenī, tātad par brīvajiem radikāļiem, un brīvie radikāļi tādi nešpatni radījumi, kas bojā mūsu šūnas. Un tāpēc mēs ēdam tos krāsainos dārzeņus, lai antioksidanti, kas ir krāsainajos dārzeņos, ietu talkā mūsu organismam un palīdzētu mums ātrāk atbrīvoties no šiem brīvajiem radikāļiem. Un tāpēc mums ir jāēd krāsaini augļi. Viņi samazina iekaisumus, viņiem ir pretvēža īpašības dažādas, ļoti vērtīgi viņi ir sirds asinsvadu sistēmai, lai pasargātu no infarktiem, insultiem un lielām nepatikšanām, pret tūsku, pret spazmām, tātad dažāda iedarbība. Un tagad es jums iedošu 3 dārzeņu lietošanas instrukcijas, un pirmā instrukcija būs šos te zaļos dārzeņus. Viņus vienmēr vajadzētu ēst kopā ar kaut ko, kas satur tauciņus. Vai kāds riekstiņš klāt jāpiemet, vai riekstu eļļiņas kādas, vai sēklas, vai sēklu eļļiņas, vai tahīni, vai pesto, vai avokādo. Un vienmēr kaut kas tāds ir jāpieliek klāt, jo visas vērtīgās vielas un daudzas vērtīgās vielas, pareizāk sakot, ir taukoši šķīstošas, tur, piemēram, beta-karotīns, luteīns, K-vitamīns, zeaksantīns, un šīs te tauciņi ir vajadzīgi, lai šīs te labās vielas uzsūktos. Un pilnīgi pietiek, ja mēs pieliekam uz katru porciju 3 līdz 5 grami. Un vēl tāda, tas man būs viens slaids, labi. Nākošā instrukcija ir garšas uzlabošanai. Mazliet pie dārzeņiem pievienot saldumu. Un saldums tas ir mikroskopiskā devā pievienots vai, piemēram, balzamiko krēms vai mazliet cukurs, burtiski šķipsniņi 2 pirkstos var paņemt, vai kāds salds auglīts, piemēram, mango, plānās šķēlītēs vai gabaliņos vai sasaldētais. Ja mēs viņus pieliekam pie dārzeņu salātiem, tad mēs tikai uzlabosim šo te garšu un mums labāk ēdīsies šie te dārzeņi. Un arī blanšēšana noņem mazliet rūgtumu, un tas, protams, uzlabo garšas kvalitātes.
Un trešā instrukcija būs neaizmirstam par citronas sulu, par dabīgo etiķi, tāpēc labāks būs vienmēr dabīgi raudzēts etiķis, piemēram, ābolu etiķis, vīnogu etiķis, vīna etiķis, nekā šis te rūpnieciski ražotais etiķis, pie kā mēs esam pieraduši. Ķiploks, ingvers, sojas mērce, balzamiko, eļļa, kūpināta paprika. Tie ir tādi visi produkti, kas vienkārši ļoti labi sadara ar dārzeņiem. Un tad ir arī tādi mazliet citādāki dārzeņi, bet kas arī skaitās dārzeņi. Tā ir, piemēram, spirulīna, tie ir, piemēram, jūras kāposti, un tas ir, piemēram, mača stēja. Un viņos ir ļoti lielos daudzumos antioksidanti, minerāla vielas dažādas, chlorofils, kas ir vajadzīgs, lai asins sastāvu uzlabotu. Ļoti vērtīgs vielas. Šie gan nav tādi produkti, ko mēs ēdīsim katru dienu, bet kaut kādās situācijās ļoti ieteicami. Tad jautājums par to, cik tad ēst svaigus, cik ēst daudz termiski apstrādātus. Nu, protams, ka mums mazliet ir jārēķinās, ka termiski apstrādājot produktu, šīs te bioloģiski vērtīgās vielas viņos mazliet samazinās. Bet tai pašā laikā termiski apstrādātus mēs varam apēst vairāk nekā svaigus. Nu, piemēram, vajadzējot brokoli, par 10% samazinās C vitamīns tajā. Bet cik mēs varam apēst, teiksim, svaigu brokoli, nograust, un cik mēs varam apēst tvaicētu brokoli. Tad sanāk tā, ka tas viss tur ļoti labi nolīdzsvarojās vai nokompensējās. Apēdot termiski apstrādātu burkānu, mums A vitamīns būs 6 reizes vairāk nekā tad, ja mēs ēdīsim viņu svaigā veidā. Tāpēc, ka tā A vitamīns, kas ir burkānā, viņš labāk uzsūksies tad, ja viņš būs termiski apstrādāts. Un nevajadzētu dārzeņus vārīt ātrvāras katlā, jo tur visvairāk zūd šie te antioksidanti. Toties visvairāk viņi saglabājās tieši grillējot, un kas man pašai likās pārsteigums, un mikrovīņu krāsnī. Bet zinātnieki vēl nav guvuši vienotu tādu apstiprinājumu vai pierādījumu, vai mikroviļņu krāsnes kopumā ir laba vai slikta. Tātad, nu jā. Piemēram, papriku arī ēst labāk svaigu, jo cepeškrāsnī paprika zaudē 70% no antioksidantiem. Un tāpēc, ja mēs gribam ēst cepeškrāsnī atcēktu papriku, tad, kad mēs viņu gatavojam, salātiem griežam vai kaut kādiem sautējumiem, piemēram, izmantojam vai zupās liekam, tad pievienojam oregāno vai timijānu vai baziliku. Šie būs tādi garšaugi, kuros ir ļoti daudz antioksidantu, un tā mēs atkal to pazaudēto nolīdzsvarosim. Toties termiskā apstrāde neietekmē, piemēram, artišokus, bieti vai sīpolu. Bet vērtīgāki termiski apstrādājot kļūst burkāni, selerīkāti un tomāti, jo viņos ir šis te likopēns, un likopēns labāk uzsūcās tad, ja viņš ir termiski apstrādāts. Te tāda mazliet niansīte, tādai vispārīgai zināšanai, kad, piemēram, kalcija uzsūkšanos mazliet traucē dārzeņos esošie kalcija sāļi vai fitīnskābi, piemēram. Un nevajadzētu arī lietot medikamentus kopā ar greifrūtiem, sarkaniem apelsīniem un pamello. Un tās zāļu vielas, par kurām visbiežāk tiek runāts šajā sakarā, tās ir antibiotikas, antidepresanti, pretsāpju vielas, sirds asinsvadu sistēmai paredzētie medikamenti un statīni. Tātad šīs zāļu vielu grupas mēs nelietojam kopā vienā ēdienreizē, piemēram, ar greifrūtu sulu vai ar sarkaniem apelsīniem vai pamello. No onkoloģijā, no tādām pretvēža vielām, kas visvairāk ir produktos, izcilnieki ir kāposti, krustdziežu, dzimtas dārzeņi. Tieši šie te visi, kas šeit ir parādīti jums. Tas ir ziedkāposts, tas ir kāposts, parastais galviņu kāposts un sarkanais kāposts, tas ir kalē kāposts, brokolis, briseles kāposti, kolrābji, spināti, spinātus nāc iezīmējusi, bet arī spināti un rukola. Šie tie krustdziežu dzimtas dārzeņi, un viņos ļoti lielā daudzumā ir sulforafāns. Bet ir neliela problēma ar sulforafānu uzsūkšanos. Un, lai sulforafāns mums varētu labāk uzsūkties,
viņam talkā nāk sinepes. Vienalga vai sinepju graudiņi, vai sinepju lapas, vai sinepes burciņā. Tātad, kad mēs gatavojam kaut ko no šiem te kāpostveidīgiem dārziņiem, vienmēr neaizmirstam pievienot mazliet sinepes klāt, jo sinepēs ir viens ferments, kurš aktivizē šī te sulforafāna darbību. Un sulforafāns ir super izteikta pretvēža viela. Tātad neaizmirstam visi kāpostveidīgie plus sinepes. Un tad jūs būsiet noķēruši, teiksim, 2 zaķus ar 1 šāvienu. Un neaizmirstam runājot par kāpostveidīgajiem, tad, piemēram, šeit ir kāpostu omlete, pavisam vienkārši sagriež gabaliņos kāpostu, pieliek klāt, teiksim, 2 olas, to visu kārtīgi izmaisa, pieliek garšvielas, pieliek sinepes un uz panniņas cep kā omletīti. No abām pusēm apgriež riņķī un brīnišķīgs, nezinu, brokastu vai vakariņu ēdiens izcils vienkārši. Ķiplociņi var vēl piespiest klāt, lai vēl vairāk labumi būtu. Neaizmirstam par fermentētajiem, jeb skābētajiem kāpostiem. Ļoti vērtīgi zarnu mikroflorai, ideāli. Nopirkt veikalā skābētas kāposts labas kvalitātes ir, man liekas, neiespējamā misija. Tirgu, tur var uz ko paļauties, uz ko nē, īsti nezinu, tāpēc es gatavoju pati. Un uz puslitra ūdeni es lieku 2 tējkarotes sāls, apleju šādus sašķēlētus kāpostus, tad to uzlieku slogu, to burciņu notur uz galdu apmēram 3-4 dienas, tad, kad sāk tur parādīties tādi burbulīši, tad viss, tad ņemu slogu nost, skrūvēju vāku virsū, pirms tam pagaršoju vai garša apmierina, skrūvēju vāku virsū un lieku leduskapī. Kāposti gatavi. Un tas neprasa nedaudz laika, tas nav nekāda kosmosa zinātne, tā katrā ziņā nav. Un tieši tādā pašā veidā var ieskābēt jebkurus dārzeņus. Neaizmirstam, kad ir arī visādi citādākie lapu dārzeņi, mangolds, cigoriņš, piemēram, ķīnas kāposts, spināti, šitas te aizmirst, kā viņu sauc. Pēkšņi aizmirst, kā viņu sauc. Labi. Un atceramies par arī saknēm. Mans favorīts visu sakņu starpā ir selerijas sakne. Es viņu dievinu, es viņu cepu kā kartupeļus pannā, uz pannas. Es viņu cepu kā frī kartupeļus cepeškrāsnī, apslakot ar eļļiņu un mazliet viņu pievienojot kartupeļu garšvielu Santa Marijai, man ļoti patīk. Un vienkārši sanāk ļoti līdzīgi ceptiem kartupeļiem, ļoti garšīgi. Var piegriezt kādu gaļiņu klāt vēl, teiksim, tā garšas uzlabošanai, var kūpināto papriku pielikt klāt. Un rezultāts sanāk vienkārši brīnišķīgs. Neaizmirstam par pastinaka sakni, par topinambūru, kas zarnu baktērijām ir izcils. Tādiem novājinātiem pacientiem no šīm te visām saknēm mēs varam gatavot dažādus biezeņus. Nav kartupels tikai vienīgais sakņauks uz pasaules, ko var gatavot biezenī. Šos visus var tādiem mērķiem izmantot. Ja cilvēkam vajag ar mazu ēdienu daudzumu uzņemt daudz kalorijas, tad liekam klāt olīveļu pie tā biezeņa, spiežam klāt avokādo, beram klāt, teiksim, liņsēklas, kas attiecās uz liņsēklam, nepērkam veikalā gatavas liņsēklas samaltas, jo viņās ir tauki noņemti nost. Ja jūs aiziet uz veikalu un paskatītos, cik maltās liņsēklās veikalā ir tauki un paskatītos, cik ir veselās sēkliņās tauki, tad veselās tauki ir vismaz 40 grami uz 100 gramiem un attaukotās būs tikai 10. Tad viss labums un viss vērtīgums tur jau ir noņemts nost. Bet tā mēs varam pagatavot no šiem te sakņaugiem tādu supervērtīgu biezeni. Nē, kohlrābis tas nebija. Tas bija viens kāposts, tikai es aizmirstu kāds kāposts. Savojas kāposts. Jā, savojas kāposts. Jā, super. Tieši tā, savojas kāposts. Tas šitais te krunkainais savojas kāposts. Ja kas viņš ir ļoti dekoratīvs un ļoti skaisti izskatās sašķēlēts uz šī olīveļiņa pa virsu, vidusjūras garšvielas pa virsu, sasmalcināts olīvas klāt, citronu suliņa, un vienkārši dievīgi. Sīpolu ģimts dārzeņi, allicīns galvenā viela, kas cīnās ar baktērijām, vīrusiem, sēmītēm,
super antioksidantu avots, atkal pievienojam visur, kur vien var piedāvāt. Neaizmirstam, kad varam izmantot arī pārslu veidā vai kaltētā veidā, gan ķiploku, gan sīpolu. Noderēs, teiksim, tās slinkajiem vai aizmaršīgajiem, kuriem mājās vienkārši nav par rokai svaigs šis te dārzenis, tad var izmantot jau, teiksim, tādu apstrādāt. Arī nav slikts variants. Atceramies par mikrozaļumiem, par diedzēšanu. Pavasaris nāk ar joni virsū. Tas ir produkts ar maksimālu bioloģisko aktivitāti, tas ir spēks un enerģija. Mazā daudzumiņā, teiksim, dīkstiņu, tur būs tikpat daudz, cik puskilogramā svaigu kaut kādu citu dārzeņu. Tā kā mēs varam šis te viss kompensē pilnīgi aptiekā nopērkamos polivitamīnus, jo tas ir pierādīts, ka visos dīkstos un arī garšaugos šo te bioloģisko vielu aktivitāte var būt pat 10 reizes lielāka nekā kādā citā dārzenī. Tā kā liekam šo te aiz auss un nepatīk pašiem diedzēt, tad ejam uz veikalu, pērkam kastīties gatavs mikrozaļums un pievienojam maksimāli daudz, kur vien var. Ar pākšaugiem runājot, tas ir arī tāds ļoti delikāts jautājums, kam derēs, kam nē, kam viņus patīk ēst, kas izvērās no viņiem, bet tiem, kam tiešām ļoti pūšās vēders, tad var mēģināt viņus ēst vairāk kopā ar skābpiena produktiem, vai rūgušpienu vai kefīru, tad iespējams, ka tas to vēdru pūšanos varētu mazliet mazināt. Vārot liekam klāt ķimenes vai fenheli vai indiešu ķimenes kumīnu. Atceramies par lēnu košļāšanu, vārot neliekam nekad virsū vāku, vārot pupiņas, un pie tā ir jāpierod vienkārši. Šīs te ir tādas garšvielas, kur es skatos, mēs jau tuvojamies noslēgumam, bet man vēl ir ko stāstīt. Bišķīt mazlietiņ, bet par garšvielām šīs ir visvairāk pētītās tieši attiecībā uz pretvēža īpašībām. Pipari dažādi, kardamons, koriandrs, tas ir kinze, zaļās lapas, koriandrs ir sēkliņas, melnās ķimenes, kurkuma un kanēlis. Tā kā arī maksimāli visur pievienot. Un šiem te garšvielām viņām var būt profilaktisks efekts, kad mēs viņus vienkārši pie ēdienu pieliekam, un viņām var būt arī ārstnieciska iedarbība. Tā ir, piemēram, viena teikarote kurkuma eļļā. Vienā teikarote eļļa, viena teikarote kurkuma, kārtīgi izmaisam, un tad vienkārši kā zāles mutē iekšā un ūdeni siltu virsū. Medū nav tik labi, tāpēc, ka, piemēram, kurkuma labāk šķīst tieši eļļā. Un neaizmirstam kurkumai pievienot šķipsniņu melnos piparus, jo tieši tāpatās kā kāposti plus sinepes, kas ir nesaraujami saistīta kombinācija, tāpat arī kurkuma plus melnie pipari ir svarīga kombinācija, lai šīs uzturvielas labāk uzsūktos. Ko tās garšvielas mūsu ķermenī dara labu? Viņas darbojās nomierinoši, antibakteriāli, viņām ir pretiekaisuma īpašības, pretsāpju īpašības, kā antioksidanti darbojās, stimulē gremošanu, novērš asiņu sabiezēšanos un kā nu kura tur vai nu sasilda vai atdzesē ķermeni. Tā kā nenovērtējam par zemu. Kas attiecās uz augļiem un ogiem, tad es vairāk pievērsīšos tieši fruktozei, jo fruktozē pēdējā laikā ir diezgan tādas atklātas vairākas negatīvas īpašības, un tagad izrādās, ka tās augļus un ogas jau nebūtu nedrīkst ēst, cik grib, vai cik ienāk prātā. Tāpēc, ka pirmkārt šie te fruktoze, viņa nemazina izsalkumu, viņa kairina kuņģi, palielina apetīti, neļauj izvadīties normāli urīnskābei, un tas var būt saistīts ar dažādām locītavu problēmām, kā piemēram ar podagru. Fruktoze var paaugstināt asinsspiedienu, paaugstināt holesterīnu, paaugstināt triglicerīdus, veicināt cukura diabēta attīstību, ir slikta aknām, īpaši tiem cilvēkiem, kuriem ir aptaukojusies akna, un visiem tiem cilvēkiem, kuriem liekais svars. Tad viss šīs te nosauktās īpašības liecina par to, ka to augļu porciju vajadzētu samazināt līdz 2 porcijām dienā,
un augļus labāk kopā ēst pie ēdienreizes, ideālā variantā pie brokastīm un pusdienām. Šie ir tādi 7 superprodukti, kas palīdz aknām, teiksim, iesaistās aknu detoksikācijas procesos, īpaši svarīgi cilvēkiem, kas ir pabeiguši ķīmijterapijas kursu, piemēram, vai arī staru terapijas kursu, vai vienkārši no medikamentu lietošanas. Tad katru dienu vajadzētu apēst kaut ko atkal, ja es pieminu krustziešu grupas dārzeņi, tie kāpostveidīgie, ķiploks, kurkuma, biete, sēnes, avokādo un olīveļļa. Viņiem visiem ir ļoti tādas spēcīgas aknu šūnu attīroša iedarbība. Un vēl pie dažiem tādiem superproduktiem es gribētu minēt, olīveļļa man iet cauri, kā jau jūs pamanat visur, es viņu vienkārši nevaru šeit nepieminēt. Tātad olīvas pašas kā tādas, olīveļļa, atkal avokādo, kakao, ar super antioksidantu īpašībām, bet atkal tieši tāpat kā par lindsēklām, skatieties, ko jūs pērkat, nepērkat veikalā kakao, kurš jau ir attīrīts vai kurā ir samazināts tauku daudzums. Tad uz iepakojumiem bieži vien mēdz būt rakstīts, ka kakao ar samazinātu tauku daudzumu. Ir kāds cilvēks, varbūt, kas par to priecāsies, bet mums ir rūpe par to, lai katrs kumos, ko mēs liekam mutē, mums nes kaut kādu pievienoto vērtību, un tāpēc mēs galīgi neesam ieinteresēti, lai mēs tik vērtīgās vielas uzņēmtu, teiksim, samazinātā veidā. Tāpēc lasam, kas rakstīts, un, protams, es ieteiktu pievērst uzmanību, lai tas ir bioloģisks produkts vai ekoprodukts. Latvijā var izmantot šos te abus nosaukumus, ekoloģisks vai bioloģisks. Ir valsts, kur drīkst izmantot tikai vienu šo te nosaukumu. Kaņepes, gan kā kaņepju proteīnu var pievienot tiem cilvēkiem novājinātiem pie biezeņiem, pie kokteļiem, pie smūtijām, pie putrām. Visur var pie visādiem sautējumiem var pievienot, pat pie biespiena var pievienot, pankūks cepot var pievienot, vai arī sēkliņas kaut kur bērt klāt visur. Un kā jau es pirmīt teicu, kad es runāju par subproduktiem, tad pēc tām visām bioloģiski aktīvajām vielām, kas ir aknā, viņa nestāv blakus nevienam citam produktam. Ja mēs, piemēram, paņemam 100 gramus selerija kātus, internetā selerija kāti ir izsludināti par, pasaulē veselīgāko produktu bez mazvai. Bet tagad, ja mēs paskatāmies uz 100 gramiem selerija kātu un salīdzinām to ar 100 gramiem lielo paknas, tad es varu pateikt, ka lielo paknā šīs te uzturvielas un bioloģiski aktīvās vielas būs vairāku 10 reižu vairāk nekā selerija kātos. Tā kā, lai piedod selerija kāti, viņi neiztur konkurenci attiecībā pret lielo paknām. Un vēl daži slaidi. Tātad, kā mēs varētu noraksturot, kas tad ir šis te veselīgais uzturs? Mums ir jāēd visas uztura grupas, protams, ja vien mēs varam to, savu veselības stāvokļa dēļ atļauties. Ēdam atkal ļoti individuāli. Varbūt ir kāds cilvēks ar lielu lieko svaru, kuram tomēr tas svars ir jānomet, jo liekais svars tas tomēr ir iekaisuma process ķermenī. Tad iespējams, ka atsevišķos gadījumos tādam cilvēkam varētu pat rekomendēt 2 reizes dienā ēst un ievērot šo te fastingu. Bet ir novājināti cilvēki, kuriem varbūt būtu jāēd pat 6 vai pat 8 reizes dienā. Tā kā šeit atkal nav vienotas rekomendācijas visiem. Bet gaļu nevajadzētu ēst katru dienu visiem, ierobežot baltos miltu izstrādājumus, šķidros ogļhidrātus, tātad šīs svaigi spiestās sulas, es nepārteicos, visādas citādākas sulas, sulu nektārus un sulas no koncentrātiem veikalā nopērkamos, limonādes, kolas, fantas un tā tālāk. Ierobežot, cieti saturošus produktus, neēst katru dienu kartupeļus, baltos rīsus, piemēram, un kukurūzu, tāpat arī ierobežot cukuru, neaizmirst par ūdens dzeršanu un neaizmirst, ka nakts ir domāta gulēšanai, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un ja tur ir šajā lietā ir problēmas, tad visiem spēkiem jācenšas šo te problēmu atrisināt. Un tātad mēs katrs izdarām priekš sevis pareizo izvēli, kam mēs sakam jā un kam mēs sakam nē. Tātad nē, mēs sakam rafinētiem miltiem, rafinētām eļļām, gataviem ēdieniem no lielveikala, kulinārijas nodaļas, pārstrādātai gaļai,
cukuriem, saldumiem, fruktozei, konditorijai, rūpnieciskajai. Mēs varam brīnišķīgus saldos ēdienus un brīnišķīgas maizītes un plātsmaizes un visu kaut ko pagatavot paši mājās. Un tur noteikti nebūs tik daudz cukurs, tur noteikti nebūs transtauki, un tur noteikti būs pilngraudu milti, nevis rafinētie, baltie, attīrītie milti. Ar pārtikas piedevām neaizraujamies, ar sāli neaizraujamies, un fast foodu, jeb ātrajām uzkodām, protams, arī nē. Nu, un tad tas, ko mēs ēdam, ir pilngraudu produkti, gaļas, zivs, olas, piena produkti, pākšaugi, dārzeņi, zaļumi, dīksti, augļu ogas mērenā daudzumā, rieksti, sēklas mērenā daudzumā un nerafinēta olīveļa vismaz 4 ēdamkarotes dienā. Vismaz. Un kā tad izskatās tas ideālais uzturs šķīvis? Nu, tāds viņš arī izskatās. Tātad tās ir mūsu 2 plaukstas. Viena mums ir dārzeņu sadaļa, otrai viena pusīte būs ogļhidrātu sadaļa, tas būs pilngraudu produkti, vai maize, vai kartupels, un šī te pirkstu sadaļa tā būs olbaltumvielas, gaļas, zivis, olas, pākšaugi, piena produkti. Šis ir tāds diezgan schematisks zīmējums, un te tā, lai skaistāk izskatītos, ieliktu tā, kā tas dzīvē varētu izskatīties. Ja? Normāla porcija, daudz zaļas krāsas, ir arī sarkanā krāsa, dzeltenā krāsa, baltā krāsa, un kā jau es sākumā teicu, tam visam ir jābūt maksimāli krāsainam. Un šie te paši produkti, viņi tiešām var tikt izmantoti arī blenderētā veidā, pusblenderētā veidā. Ir cilvēki, kuriem ēdiens būs jāpapildina ar dažiem ārstnieciskajiem kokteļiem, bet tas jau ir diezgan tāds individuāli risināms jautājums. Bet arī tas viss ir iespējams. Un arī uz tiem cilvēkiem, kam jāuzņem šīs te ārstnieciskais uzturs, uz viņiem arī attiecās viss tas pats, ko es stāstīju par uzturvielām. Nu, lūk, es esmu jau 10 minūtes aizskrējusi pāri laikam, bet jūs ļoti daudz informācijas varat iegūt arī šajās 2 mājaslapās, Onko.lv un SPKC. Tātad, un tur ir šīs te 2 bukletiņi, uztursvēžu pacientiem un uztursvēžu profilaksei. Brīnišķīgi bukleti, brīnišķīgi autori, viņi ir gādājuši par šo bukletu tapšanu. Un tāda informācija, kurai tiešām var lielā mērā uz kuru var atsaukties un kas ir ļoti korekta. Nu tad es varbūt gaidu no jums jautājumus. Mani jūs varat sastapt gan Instagramā, gan Facebookā, gan caur manu mājaslapu var man rakstīt. Konsultācijas vadu arī Zoomā vai klātienē, kas nu kuram ir aktuālāks. Vai vienkārši varat jautājumus uzdot. Nu, tā kā tā. Labi, tagad paskatīšos uz jums kopumā. Maz jau ko es redzu, bet nu vienalga. Beāti un Tatjānu es redzu, un par to man liels prieks, kad es kādu varu nu reka vēl parādījās sejas. Tas ir forši. Nu redziet. Nu tad varbūt kāds jautājums jums ir? Jā, būs. Vai drīkst uzdot, jā? Protams. Jūs stāstījāt par olīveļu kā par superproduktu. Es savulaik izlasīju tādu populāru grāmatu Antikanceru, un tur bija ļoti slavēta rapšu eļļa, kur ir pirmkārt tas rapsis, ir tas kruziežu dzimtas dārzenis, un plus, ka viņā arī esot ļoti daudz tās vērtīgās aminoskābes. Un kāds jūsu viedoklis ir par nerafinētu rapšu eļļu uzturā? Jā, super jautājums. Man ir tāds diezgan netradicionāls viedoklis. Ja es paņemu un salīdzinu ķīmisko sastāvu olīveļai un rapšeļai, tad ķīmiskais sastāvs viņām ir abām ļoti līdzīgs. Bet viena var izaugt pie mums Latvijā, mūsu klimatiskajos apstākļos, bet otra aug dienvidos. Tātad ķīmiskais sastāvs līdzīgs. Bet, ja jūs jautātu man, tad šī bija atbilde kā no uzturzinātnieku puses par ķīmisko sastāvu. Ja jūs jautātu man vienkārši kā Ilzei, vai es savā mājā lietoju rapšu eļļu, tad es teiktu, ka es nelietoju. Un man ir 3 iemesli, kāpēc es nelietoju rapšu eļļu. Pirmkārt, man nepatīk jau tas vēsturiskais,
rapšu gājiens, iznāciens, tā teikt, kā rapsis ir nokļuvis līdz mūsu vēderiem. Jo kādreiz viņš nokļuva tikai mašīnām dzinējus viņu lēk, kā degvielu izmantoja. Un tad cilvēks kaut kādā brīdī savas alkatības rezultātā saprata, ka, ja jau to var liet mašīnā, tad jau arī cilvēks to var ēst. Un tā pamazām rapsis nonāca līdz mūsu galdiem. Tātad tas ir viens. Otrs ražotājs, kas ir Latvijā un kas ražo rapšu eļļu, nevar nekādīgi atbildēt uz manu jautājumu par to, vai cik daudz rapšu sēklās ir erukskābe. Un erukskābe ir viena tāda skābe, kas ļoti kaitīgi iedarbojās uz cilvēku organismu. Ja jūs kādam lauksaimniekam pajautātu, vai viņi, piemēram, savām cūkām dod rapšu eļļu, tad viņi vienkārši saķertu galvu un šausmās skrietu prom. Tāpēc, ka tie ir ļoti tādi skaidri pierādījumi, ka šī erukskābe bojā iekšējos orgānus cūkām. Un lūk, par cik es tādu atbildi no ražotāja nevaru saņemt, viņš man nevar pateikt, vai ir vai nav un cik daudz ir, tad es neesmu tā īsti pārliecināta, vai tas man ir jāēd. Un trešais iemesls ir caurspīdīgā plastmasas pudele, kas stāv veikala plauktā, un tas man galīgi arī nepārliecina par rapšu eļļas kvalitāti. Bet tas bija mans personīgais viedoklis. Bet ķīmiskais sastāvs, jā, tiešām ļoti līdzīgs olīveļļai. Atbildēju? Jā, paldies, ļoti interesanti. Man vēl viens tāds jautājums par kakao. Sakiet, kāds jūsu viedoklis par kakao vērtīgo, teiksim, īpašību uzņemšanu caur melno šokolādi? Nu, redz, tur būs kakao ar pievienoto vērtību, cukurs. Un tas ir atkarīgs atkal no katra cilvēka, no veselības stāvokļa, es pat tā teiktu, ja? Var, piemēram, veikalā nopirkt super labu melno šokolādi, kur kakao procents ir 75%, un klāt parastais rafinētais galda cukurs ir aizstāts ar stēviju. Es, piemēram, personīgi izmantoju tikai tādu šokolādi. Ja jūs nopērkat parasto šokolādi 75%, tad jūs paņemat tur uz iepakojumu un izlasat. Tur ir uzturvērtības sadaliņā rakstīts ogļhidrāti, un zem tās ailītes apakšā ir rakstīts taiskaitā cukuri. Un tad jūs varat izlasīt, cik tad daudz tur cukurs ir pievienots tai šokolādē. Un bieži vien tur parādās cipari 30, 40 un 60 grami. Tas ir ļoti daudz. Tāpēc es šokolādes labās īpašības labāk iesaku izmantot caur kakao pulveri, ko es, piemēram, varu sablenderēt kopā ar avokādo, sasaldēt, mazliet pielikt eritrolu saldumam, un man sanāk vai nu brīnišķīgs krēms vai saldējums, kā nu kurš vēlās to izmantot. Un arī, piemēram, pacientiem, un arī tādiem smagāk slimiem pacientiem, kam ir, teiksim, apetītes zudums vai ļoti, kad viņi ir jūtīgi uz smaržām un smakām dažādām, tad vispār saldētie produkti un īpaši šāds variants, kā es tikko pastāstīju, ļoti labi iet pie sirds, tā sakot. Un tieši tāpatās arī par kakao dzērienu, vai nu ar govs pienu, vai, nezinu, kazas pienu, vai mandeļu pienu, vai auzu pienu, vienalga ar kādu, tāds brīnišķīgs karsts kakao dzēriens, teiksim, uzturvērtības ziņā, es pat teiktu, būtu pat ieteicamāks nekā vienkārši parastā šokolāde. Tātad izvairamies no cukura tādā veidā. Nu, vēl jautājumi? Es gribēju tomēr pajautāt. Hallo, mani dzird? Jā. Viss it kā ir skaidrs, ka jāizvairās no cukura, bet brīžiem nav vienkāršāk labāk tad tīru cukuru mazliet saldināt nekā tos ļoti it kā, vismaz pēc nosaukuma, kas liekas ļoti ķīmiski saldinātāji. Saucamie cukura aizvietotāji. Ir 3 zināmie dabīgie cukura aizvietotāji. Viens no tiem ir cukurs ar ļoti latvisku nosaukumu bērzu cukurs,
bet ķīmiskais nosaukums viņam ir eritrols. Es piekrītu, ka eritrols izklausās baigā ķīmija, man ne? Izklausās pēc meņģeļa ieiet tabūs kaut kādas, bet tas ir bērza cukurs, dabisks cukurs. Viņā gan ir mazliet kalorijas, un viņam glikēmiskais indeks ir arī tomēr 9, bet, piemēram, ksilitols, kas arī izklausās briesmīgi ķīmiski, bet viņš ir ražots no kukurūzas, viņā glikēmiskais indeks ir 0, jo kalorijas viņā ir 0, bet tas ir dabiskā ceļā iegūts saldinātājs. Un tieši tāpat kā stēviņa ir dabiskā ceļā no cukurpuķes iegūts saldinātājs, bet stēvijai ir tā blakus parādība, tad diezgan nepatīkama rūgtena pēcgarša. Tāpēc, piemēram, es personīgi izmantoju eritrolu, bet vienmēr skatos arī un pērku vienmēr bioloģisko, ekoveikalos, dažādos internetveikalos var nopirkt. Un uz mēles viņš garšo ļoti līdzīgi parastam cukuram. Bet nevajag baidīties, šie 3, ko es nosaucu, nav ķīmija, bet nosaukumi ir baisi ķīmiskie. Bet viņi arī ir tie, kas baro vēža šūnas, ja viņi nebaros. Tur tā viņi saprotiet, tas ir tāds bišķiņ mīts par to vēža šūnu barošanām, tāpēc, ka cukurs jau baro visas šūnas. Aknu šūnu, sirds šūnu, nieru šūnu, asins šūnas, smadzeņu šūnas, visam ir vajadzīgs cukurs. Tas jau nav tā kā vienkārši, mēs jau runājam par to, kas ir pa daudz. Un, ja tas cukurs mums ēdienkartē ir par daudz, tad tas atsaucās uz dažādiem negatīviem efektiem. Mēs varam iedzīvoties insulīna rezistencē un cukurdiabētā, un kas to situāciju var vēl vairāk pasliktināt. Un es esmu, piemēram, no tiem speciālistiem, ka tiem cilvēkiem, kuriem ir tāda ļoti izteikta salduma atkarība, kā lai to pasaka tā, var sakot, ir 2 viedokļi, par ko runā psihoterapijā. Ir cilvēki, kuriem no salduma atkarības iesaka tā lēnām, attiet pamaziņām, barot ar vien mazāk cukuru, nezinu, pie tējas, pie kafijas vai kaut kur. Un otrs viedoklis ir tāds, ka, ja tu esi izvēlējies tik no cukuru atkarības vaļā, tad tūlīt un tagad un pavisam. Un, ja es jums prasītu minēt, kā jums liekas, pie kuras puses uz kuru pusi vairāk es nosliecos, es vairāk nosliecos uz to tūlīt un tagad, jo pamēģiniet pamazām smēķētājiem atņemt cigaretes. Pamēģiniet alkoholiķim pamazām atņemt glāzītes. Tas process būs ļoti ilgs, un viņš visu laiku atgriezīsies atkal kaut kādā nekurienē. Tāpēc, ja mērķis ir, tad nost 2 nedēļas būs grūti, būs plonkas, jo tā ir atkarība. Tā ir tieši tāda paša atkarība, kā narkotikas, kā smēķēšana, kā alkohols, kā seks, kā šopings, kā azartspēles, vispārējais, ko mēs varam iedomāties. Un tāpēc es esmu vienmēr par to, ka, ja tu esi izdomājis cilvēks tikt vaļā no saldās garšas uz savas mēles, jo tas tev psiholoģiski ietekmē, tad nevajag meklēt saldai garšai aizvietotājus. Jo līdz ko cilvēks sāk meklēt, ar ko to saldo garšu aizvietot, tā mēs atkal aizējam atpakaļ tajā atkarībā. Tāpēc vienkārši labāk censties ogļhidrātus savā ēdienkartē samazināt, bet taukus savā ēdienkartē palielināt. Un nevajag baidīties no taukiem. Un tad, kad mēs šo te izdaram, samazinam ogļhidrātus un palielinam taukus, tad mums vilmaiņa lēnām, pāriet tādā režīmā, kad viņa enerģijas ražošanai sāk izmantot nevis cukurus, bet taukus, tos taukus, kas mums ir uz gurniem, un tos taukus, ko mēs ieliekam mutē. Un tādā veidā mēs varam apmānīt savus šūnas, kas ir enerģijas ražošanas rūpnīcas, lai viņas ražo enerģiju vairāk no taukiem nekā no cukuriem. Tā sanāca, man tāds sarežģīts stāsts, bet tā tas ir. Paldies, tas beigas bija ļoti labas.
Nevajag sev mānīt un mēģināt ar kaut ko to saldumu aizvietot, labāk tad atteikties un viss. Jā, tieši tā. Tādas ļoti pārsteidzošas beigas un interesantas, bet, piemēram, ja paņemtu divus produktus, parasti tradicionāls cūkas speķītis, nedaudz apsālīts ar mīkstu ādiņu, garšīgs, un, teiksim, kaut kāds modernais šis te vegānu, siers tā saucamais, kur pamatā, cik es saprotu, pamatsastāvs ir kokosa tauki. Kā jūs tādus produktus novērtētu? Pirmkārt, tas vispār ir absolūti divi nesalīdzināmi produkti. Kā mēs varam salīdzināt dabisku no dabas nākušu produktu ar rūpnieciski ražotu produktu, kurā jūs paskatoties sastāvdaļu sarakstā, ieraudzīsiet vismaz 15 dažādas pievienotas vielas. Tas vispār nesalīdzina. Nē, nevajag būt tik skarbam, tur tiešām nebija tik daudz, tur bija sāls, kaut kādi šie te kokosa tauki un kaut kāda ciete pievienota, tam tā saucamajam vegānu sieram. Ko jūs domājat par šiem te vispār modernajiem, tiem vegāniskajiem produktiem? Tā ir kaut kāda industrija, kur mēģina spiest uz, es nezinu, modes lietu, vai tur ir kaut kādas patiesības grauds tam apakšā? Viss ir atkarīgs no jautājuma, kāpēc cilvēks ir izlēmis būt par vegānu. Tas ir jautājums par cilvēku pārliecību. Ja viņš ir izvēlējies būt par vegānu, tad viņš vienkārši, viņam jārēķinās, kad viņam būs jāizmanto šie te rūpnieciski ražotie produkti, jo vegānam uzņemt, teiksim tā, lai viņš nodrošinātu savu ēdienkarti ļoti pilnvērtīgu, viņam ir vienkāršākais veids, kā to izdarīt, ir pirkt šos te gatavos vegāniem paredzētos produktus. Tā es teiktu. Jā, paldies. Un man vēl viens tomēr jautājums. Jūs pieminējāt vairākus superproduktus, to spirulīnu un teiksim, kaut kādus nedaudz eksotiskos augus, kas pie mums tā mazāk aug. Un ir dzirdēts tāds uzskats, ka būtu jāēd tas, kas aug tenī apvidū, kur cilvēks dzīvo. Es nezinu, kaut kā ir tāds postulāts kaut kur dzirdēts. Kā jūs uz to, teiksim, skatītos? Es nekā galīgi uz to neskatos, jo kartupels pie mums arī no Dienvidamerikas ir atceļojis. Un tieši tāpat kā linsēklis, un tieši tāpat kā olīveļi, un tieši tāpat kā lielākā daļa no augļiem ziemā, ko mēs nopērkam lielveikalā. Es uzskatu, ka labāk ēst to, kas ir atvests, nekā neēst nemaz. Paldies. Redziet, bet tas jau ir atkarīgs. Tas ir atkarīgs no tā cilvēka pārliecības. Tas ir tieši tāpat kā tas vegāns. Ir jau dažādi iemesli, kāpēc. Varbūt viņš ir kaut kādu veselības dēļ vegāns, vai viņš ir reliģisku pārliecību dēļ vegāns, vai viņš ir kaut kādu savu privāto pārliecību dēļ vegāns. Tur ir jāsaprot vienkārši iemesls. Piemēram, jau pie maniem uz konsultāciju atnāk vegāns, es nekad dzīvē nemēģināšu viņu pārliecināt, ka tas ir slikti vai ka tas ir absolūti galīgi nekur nederīgi. Es nekad viņu nepārliecināšu. Es viņam palīdzēšu izvēlēties veselīgākās izvēles. Un tāpat, piemēram, ir tādi cilvēki, kas ir tādi ļoti pietuvināti dabai, tā dabas bērni, ja? Un viņi tiešām arī dzīvo pēc tādiem principiem un ēdīs to, kas aug 100 km radiusā, teiksim, no viņa dzīves vietas. Es nesaku, ka tas ir ne labi, ne slikti. Ja cilvēkam ir tāda pārliecība, ka viņš tā vēlās dzīvot, tad tā ir viņa izvēle. Viņš tā var darīt. Bet ja jūs jautājat man, ko es par to domāju, tad es tā nedzīvoju un es tā nedomāju, es personīgi. Es atvainojos, ja nav neviens jautājums, tad viens jautājums ir čatā, uz kuru vēl neatbildējāt. Te jautājums ir tāds, kāpēc tad sērūdeni nedrīkst jaunķemeru sanatorijā lietot, ja sērs ir ieteicams? Tad, kad cilvēks atbrauc uz jaunķemeriem uz rehabilitāciju, tad pirmais, kur viņš iet pie ārsta. Un ārsts viņam pateiks, vai konkrētā viņa gadījumā drīkst lietot sērūdeni vai nedrīkst lietot sērūdeni. Un visu to izlemj ārsts.
Jo ārsts zina katra konkrētā cilvēka veselības stāvokli, un ir, kas var lietot, un ir, kas nevar lietot. Tas nav vispār, bet lielākā daļai onkoloģisko pacientu neiesaka lietot sērūdeni. Ne tikai dēļ sēra, kas viņā ir, protams. Tā, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi, lūdzu? Ja jautājumu nav, tad es gribu pateikt lielu paldies, Ilze, jums par interesanto lekciju. Un pārējiem es saku uz redzēšanos līdz nākamā trešdienai, kad mēs tiksimies ar psiholoģi, ar Jeļenu Harlamovu, lai runātu par to, kā runāt par krīzēm, kas arī ir ļoti aktuāli. Paldies visiem, bija prieks redzēt. Paldies, uz redzēšanos. Paldies, lai jauks vakars. Tā. Tā.